Liekot puzli, mēs no maziem gabaliņiem veidojam lielu attēlu. Gluži tāpat var teikt par alternatīvās aprūpes dienas centra izveidi Ķekavā. Pēc sociālās aprūpes centra aģentūras darbinieku iniciatīvas tika rakstīti projekti un meklēts iespējas sapni īstenot. 8 gadu laikā tas kļūst par realitāti. Es gribētu novēlēt saticību, mieru un gaišas dieniņas šiem iemītniekiem. Jaunajam centram dots nosaukums Gaismas iela, bet tas nav tikai tāpēc, ka ēka atrodas uz ielas ar šādu nosaukumu. Cilvēkiem ar diagnozi demenci, jeb noturīgiem izziņas darbības traucējumiem, kā arī klientiem ar kustību traucējumiem, šī būs vieta, kur rast dombiedrus un apgūt jaunas prasmes. Parasti cilvēks, kuram ir šīs problēmas, gan funkcionālās, gan kustību funkcionālās, lielāko daļu pavada mājās. Jā. Līdz ar to viņam trūkst šīs komunicēšanās spējas un iespējas. Un šajā centrā viņam būs šāds iespējas. Gaismas ielas klienti varēs izmantot trenažierus un masāžas krēslu, apgūt datorprasmes, darboties dažādās radošajās darbnīcās, kā arī kopīgi dziedāt un muzicēt. Šodien ar jauno centru svinīgā gaisotnē iepazinās pašvaldības iestāžu amatpersonas, bet jau rīt šeit ienāks pirmie klienti, par kuru labsajūtu rūpēsies 3 darbinieki. Pats grūtākais varbūt viņiem satikt vienam ar otru savā starpā, bet priekš mums pašām pielāgoties katra vēlmēm, katra raksturīpašībām, atrast ar katru kopēju valodu. Alternatīvās aprūpes centrs izveidots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu. Klientiem gan uzturēšanās tajā nebūs bez maksas. Par klientu līdzfinansējumu vēl lems novada doma, bet jau pašreiz tiekot lēsts, ka tie būšot apmēram 5 lati par dienu. Jaunajā dienas centrā iespējams uzņemt 12 cilvēkus. Aģentūras vadītāji gan stāsta, ka novadā cilvēkam šāds centrs būtu nepieciešams, esot daudz vairāk nekā vietu jaunajā Gaismas ielā.